Par tiem pārmetumiem par priekšvēlēšanu gaisotnes uzkurinātiem lēmumiem, Briškina kungs. Tāpēc man ļoti patīk tas, ko Strautiņkungs pateica tieši par rīcību politikas elementiem. Mēs nevaram arī tagad pārfokusēties tikai uz pašu to īstermiņa risinājumu cenu pie degvielas uzpildes stacijas krāna. Jādomā arī ilgtermiņā šīs struktūrālās politikas. Paskatāmies, ko dara mūsu kaimiņi. Zviedrijas atbalsta paketē ir ietverts arī papildu atbalsts uzņēmumiem elektropiedziņas smagā autotransporta iegādē. Somijas atbalsta paketē ir palielināti ieguldījumi auto uzlādes tīklā. Arī Tautsaimniecības komisijā esam runājuši par uzkrāšanas tehnoloģijām. Garais stāsts par vēja enerģiju. Mēs redzam, ka saules enerģijas investīcijas mums nes labu atdevi. Patiešām saulēnā laikā energo cenas stabilizējās. Latvijas Energo tūlītās ir jāpērk visticamāk par tā brīža tirgus cenu LNG vai sašķidrinātās gāzes kuģis saskaņā ar savu ilgtermiņa līgumu ar Klaipēdas terminālu, lai piepildītu rezerves, kas šobrīd ir ļoti samazinājušās pēc apkurses sezonas. Ir jādomā arī par šiem vidēji un ilgtermiņa jautājumiem, apzinoties, ka labi, tagad apkurses sezona ir beigusies, bet būs arī nākamā apkurses sezona. Jādomā, tad politiķi, kad sāka jādomā, tas ir ļoti, nezinu, ko var darba grupu dibināt, likumprojektu rakstīt, var vienkārši sēdēt un diskutēt. Ko jūs darīsiet? Rakstīsiet likumprojektu, iesiet pie premjeras, nezinu, kāda būs tā rīcība? Ārpus jādomā. Pēc divām diskusijām, kur mēs uzklausījām Tautsaimniecības komisijā visas iesaistītās puses, izteicās visu frakciju deputāti, vienojāmies par kopīgu viedokļu paušanu vēstulē ministru kabinetam. Lūk, ir šī vēstule, gaidām atbildi tieši par šiem jautājumiem. Gan īstermiņa risinājumi, sākot no akcīzes un PVN līdz degvielas rezervēm, un jau tālākiem šiem struktūrāliem risinājumiem. Par to, kā mēs atbalstam konkrētās visvairāk skartās nozares, kā mēs atbalstam visvairāk skartās mājsaimniecības, kur pirktspēja negatīvi ietekmē cenu pieaugums un investīcijas mūsu energo neatkarībā. Sagaidām no valdības nevis likuma projektu, kurā ir divi aspekti aprunāt. Labi, tas vismaz arī kaut kāds solis uz priekšu, lai gan par cenu regulēšanu būs ļoti smagas diskusijas. Bet visaptverošu, mums gal galā enerģētikas politika, Nacionālais enerģētikas un klimata plāns, viņš jau paredz daudzus svarīgus soļus mūsu energo neatkarības stiprināšanā. Šobrīd viņi ir jāiedarbina uz pilnu jaudu.